Tagad spridzināsim augšā cilvēkus, nomīnēsim robežas, lidenēsim cilvēku, dzīvnieku daļas pa gabaliem, jo tāds ir mūsu izglītības līmenis. Mēs varam pieņemt, ka tālmācība kā apmācības forma samazina eksāmenu kvalitāti un turpinam spundēt apakaļ šos bērnus skolā, lai uzlabotu izglītības līmeni, un šajā šaha spēlē ar mūsu izglītības līmeni mēs varēsim spērt maksimums vienu soli, jo tālāk ar savu izglītību mēs nespējam pat aizdomāties, un ar spridzināšanu un naidošanu mūsuprāt tas ir ilgtermiņa miera risinājums. Kur jūs dzīvē vai varbūt kādā kino esat redzējuši, kad ar spridzināšanu un naidošanos var sasniegt ilgtermiņa mieru, ja mēs, kā cilvēki, esam cilvēcīgi, nevis izglītoti, tad mūsu mērķis ir veidot vienam ar otru attiecības un atrast sevī tos iekšējos dēmonus, kuri grib spridzināt, iznīcināt, naidoties un ķildoties. Kādreiz baznīcā bija dēmonu izdzīšana, to sauc par egzorcismu. Cik ļoti šo izglītoto cilvēku prātus ir pārņēmis dēmons, ja viņi spēr soļus, kas jebkurā gadījumā vai nu kādu iznīcinās, vai nu kādu izprovocēs, katrā ziņā šie soļi neradīs ilgtermiņa mieru. Kā domājošam cilvēkam uztvert iestādi, caur kuras programmēšanu cilvēks kļūst tik izglītots, ka viņš izdomā nomīnēt lauku un radīt haosu, nedrošību un provocēt. Un tad pašā laikā viņš domā, mūsu bērniem ir jābūt tikpat izglītotiem un spundēsim viņus iekšā, lai viņi turpina domāt tādā pašā formā, kā mēs 30 gadus šajā izglītības līmenī, vai ne, ar kura domāšanu un mūsu pieņemtajiem lēmumiem mēs esam nokuļuvuši 20 miljardus parādā, vai ne, un ar savu drošību, jeb emocionālo nedrošību, esam aizdomājušies, kad būtu baigi labi kaut ko paspridzināt. Veidot sakarības, tas nozīmē, es domāju pats, es pats domāju. Un kā attīstīt savu domāšanu, tas ir saistīts ar to, tas ir ļoti noderīgi gan biznesā, gan attiecībās, gan arī tajā pašā valsts pārvaldē. Es domāju pats, un tad, kad es domāju pats, man ir droši. Man nav jāpieņem lēmumus, kuri balstīti uz īstermiņa risinājumu. Tāpēc, piemēram, īstermiņa risinājums, es vēlos seksu, jo man tas ir vajadzīgs tagad. Ilgtermiņa risinājums ir, es vēlos ģimeni. Tas ir ilgtermiņa risinājums. Domāt pašam, tas nozīmē, es vēlos pieņemt ilgtermiņa risinājumus. Tieši tādēļ arī Ošo aprakstīja savā grāmatā šīs divas kardināli atšķirīgās iemaņas – intuīcija, un loģiskais ieprogrammētais prāts. Loģiskais domājošs prāts tikai un vienīgi izpilda viņā ieliktās idejas. To sauc par izglītību. Bet intuīcija, par ko runā Ošo, tās ir ārpus loģiskā prāta šīs zināšanas. Tās ir tas cilvēka zināšanas, cilvēcīgas zināšanas, kura pamatā ir, viens otru varbūt nespridzinām, varbūt vienojamies,